Šoreiz es gribu parunāt par tādu tēmu, ka jau būtībā ļoti daudzus gadus cilvēkos ir iesakņojušās tādas programmas kā cīņa un sacensība. Droši vien jau diezgan sen cilvēku attiecības ir palikušas arvien mazāk sirsnīgas un atklātas. Arī biznesa sakaros vairāk pāriet uz partnerības sīvu konkurenci. Tiešām jau ļoti sen starp cilvēkiem ir pazudusi tāda kā sirsnība, dvēseliskums, labestība vienam pret otru. Es tā domāju jau pat vairākus gadsimtus. Un toni cilvēku attiecībās nosaka nevis tīras cilvēku dvēseles, bet gan zemes vibrācijas. Jā, tās ir dažādas negatīvas emocijas. Jā. Ir alkatība, skaudīgums, greizsirdība. Īpaši var just arī skaudīgumu vienam pret otru. Tādas dažāda veida negatīvas emocijas cilvēki izjūt viens pret otru. Īpaši to var arī redzēt starp latviešiem, jā. Es nezinu, nav gadījies redzēt citu tautu kā latvieši, jā, kad, mēs arī esam diezgan indīgi viens pret otru, jā, mums arī daudziem sagādā varbūt pat baudu, ka tik otram iekost, jā, ka tik otram pateikt kaut ko negatīvu, kaut ko nokomentēt, jā, kaut ko nelabvēlīgu. Tas viss ir arī saistīts taisnīgi ar šo. To varētu teikt, ka mūsos ir iemiesojušās tādas burtiski kā zemu vibrāciju būtnes. Un šīs būtnes nepazīst tādas lietas, tādas jēdzienas kā draudzība, mīlestība, godīgums, pieklājība, žēlastība, līdzjūtība. Ļoti daudzos cilvēkos viss šīs sajūtas, šīs emocijas, jā, ir tikpat kā zuduši vai ir ļoti, ļoti maz. Bieži vien mēs katru cilvēku vairāk vai mazāk uzskatām kā konkurentu sev. Daudz cilvēki ir tādi, jā, kad vairāk domā par savu labumu, kā gūt labumu no apkārtējiem cilvēkiem. Un šīs būtnes, šie cilvēki, viņus vada tāds kā izdzīvošanas instinkts, jā, ka uzvar stiprākais, gudrākais, viltīgākais. Un šīs attiecības stils ir ļoti iesakņojies mūsdienu sabiedrībā. Un trīsdimensiju matrica ietver taisni šāda veida programmas, cīņas un sacensību programmas, jā. Bet jau tas, kad planētā evolucionē, attīstās uz augšu, tāpat arī cilvēki, ka ļoti daudzos cilvēkos pamožās garīgums. Viņi tā kā būtībā visa cilvēce pamožās kā no dziļa miega, un katram tas notiek savā ātrumā, katram tas notiek savā laikā. Citi jau ir stipri pamodušies, citi vēl tikai tā vidēji, ja? Citi vēl tikai tagad, citi varbūt vēl guļ. Katram tas ir ļoti, ļoti individuāli, un katram tas ir savādāk, ja? Notiek savā laikā, savā ātrumā. Un līdz ar garīgumu arī cilvēkos atgriežas mīlestības sajūta, atgriežas visas šīs labās emocijas, ko jau es pirmīt nosaucu.
draudzīgums, bet vēl diezgan mazā cilvēku, teiksim, daļā, kā varētu teikt, jā. Bet ar laiku, līdz ar to, kad mūsos pamodīsies ar vairāk garīgums, mūsos celsies arvien vairāk augstās vibrācijas, ka mēs arvien vairāk iemācīsimies sevi tajās regulāri noturēt, jo ir ļoti daudz cilvēki, ja, kuri ir vidēji pamodušies, ja, un viņos šīs svārstības vēl ļoti svārstās, ja, vien brīdi ir augšā, vien brīdi ir lejā, tā kā amerikāņu kalniņi. Kas vēl ir būtiski, tagad šogad uz planētu nāk enerģijas, ja, šīs augstās vibrācijas un augstās enerģijas nāk nepārtraukti. Līdz šim viņas nāca tā periodiski, jā, ik pa laikam, un gan planētai, gan dabai, gan cilvēkiem un dzīvniekiem, jā, viņiem ir vajadzīgs laiks, lai pie tā pierastu. Jo uzreiz, jā, nepārtraukti, jā, mēs pie tā neesam pieraduši, mums tas ir kaut kas svešs un nezināms, un ja uzreiz nāktu nepārtraukti, ja, tad, iespējams ļoti daudz cilvēku pat iet bojā no tā, jo viņi nav pieraduši, ja, ķermeņi nav pieraduši. Tāpat arī mūsu smalkie ķermeņi visi pārveidojās, un pat arī fiziskajā ķermenī notiek pārveidošanās process, pielāgošanās šīm augstajām enerģijām, augstajām vibrācijām. Mēs mācāmies ar to sadzīvot, un katram tas notiek savādāk. Ir, kas diezgan ātri, varbūt diezgan viegli pielāgojās, ja, un ir, kam notiek tas smagāk, ka pat fiziskā ziņā to var sajust, ja, dažādas. Var pat piemesties varbūt kaut kādas fiziskas kaites, jā, kaut kādas, fiziskas nebūšanas, jo mums ir vajadzīgs laiks, tas ir kaut kas svešs, mums nebijis, un arī mēs dzīvojam ļoti unikālā laikā, kad agrāk nekas tāds nav noticis, bet tagad, kad cilvēki var pārvietoties no 3. dimensijas uz 4. un pēc tam uz 5. atrodoties savā fiziskajā ķermenī, atrodoties šeit uz planētas, ka nav jāiziet no šīs pasaules, ja, lai pēc tam pārdzimtu, ja, pārietu uz citu dimensiju. Ja. Šis ir tiešām agrāk nebijis un kaut kāds unikāls process, ja. Un mums ir šī unikālā iespēja to piedzīvot, izdzīvot, sajust uz sevi, un mēs arī ar dažādu veidu praksēm varam sev arī palīdzēt, atvieglot šo procesu un palīdzēt, lai viss šis process mums notiek pēc iespējas vieglāk, plūstošāku, lai tas tik ļoti mūs gan ne fizisks, gan psiholoģiski varbūt tik ļoti neietekmē. Tā kā tā mīja, mēs dzīvojam ļoti unikālā un neparastā laikā un piedzīvojam tiešām kaut ko unikālu, ko zeme un cilvēce līdz šim vēl nav piedzīvojusi. Tā kā izbaudīsim to. Būsim pateicīgi par to, ka mums ir šāda iespēja, ka mūsu dvēseles var kaut ko tādu unikālu izdzīvot, un mēģināsim pielāgoties, mēģināsim iemācīties ar to sadzīvot, pieņemt to un pateikties, ka mums ir tāda unikāla iespēja dot.